Jaunās paaudzes Toyota RAV4 pats par sevi nav nekāds mega jaunums. Un, protams, arī nevecs. Šeit visu izsaka šī te zīmīte – hibrīds. Kā mēs zinām, hibrīds ir tad, ja ir benzīna dzinējs kopā ar elektromotoriem. Tad, kad ir pietiekami daudz elektrības, strādā elektrība. Tad, kad tās ir par maz, tad ieslēdzās benzīna dzinējs. Vecais labais iekšdedzes dzinējs. Šī ir elektriskā sadaļa. Un tas viss kopā ņemot 110 kW. Slinkums skaitīt, bet kaut kur apmēram 150 zirgspēki. Nav slikti. Ne tikai hibrīda versijai, bet arī parastajam RAV4 ir tieši tāda pati konstrukcija. Motoru pārsega vāka stiprinājums turās uz vējstikla skalojamā šķidruma bāciņas. Cik tas ir izturīgi, to laikam zina RAV4 īpašnieki. Bagāžas nodalījums nav milzīgs, bet tas ir pietiekoši, lai te saliktu pāris ceļojumu somas vai iepirkumu maisiņus. Starp citu, tas, kas te redzams man aiz muguras, nav šūpuļu tīkls, kur gulēt, bet vienkārši, kur samest dažādas sīkumus un lai viņi negrab pa bagāžnieku. Ērti! Tādu zīmogu klātesamību te sūdzēties nevar, jo pat gumijas paklājiņiem virsū ir rakstīts ne tikai RAV4, bet arī hibrīds. Un, protams, uz skaļruņiem rakstīts, ka tie ir GBL, pats par sevi, tas jau ir kaut kas. Ar salonu arī te viss ir kārtībā. Es gan neesmu dažādu crossoveru piekritējis, bet jāsaka, ka šķiet no visas Toyotas plašās saimes, manuprāt, šis salona iekārtojums ir visērtākais. Instrumentu panelis ir ļoti vienkāršs. Principā tur jau arī nav ko redzēt. Ātrums, cik ir palikusi degviela, un no informācijas tablo var uzzināt, cik šis automobīls ir nobraucis un kāds ir degvielas patēriņš. Šis konkrētais eksemplārs ir nobraucis 2229 km, un mēs esam iekļaujušies 7,8 litros uz 100 nobrauktiem kilometriem. Āda, alakantra, alumīnijas, tas viss ir ļoti labi. Alumīnijas te noteikti paliks ilgāku laiku. Kas būs ar šo te ādu, kas uzstiepta uz paneļa? Tur saimniekam jābūt ļoti uzmanīgam. Ieticīgākā RAV4 cena Latvijā sākās ar 24 000 eiro. Šis, kas ir saraksta biezākajā galā ar hibrīdu, kaut kur jau pie 37–38 000 eiro. Īstenībā nemaz nav tik pamatoti saukt šo automobīlu par parketnieku, jo viņš ir pieejams arī 4x4 pilnpiedziņas versijā, un ar tādu droši vien jau, ka var mēģināt iepērties diezgan dziļos dubļos. Jo labāks apvidus automobīlis, jo tālāk jāiet meklēt traktors. Mēs to neizdarījām. Šī te sniegbaltā perlamotra krāsa mums to vienkārši neļauj izdarīt. Balts, ekonomisks un ekoloģisks. Visticamāk, tas tā arī īsti nekad neizbrauks no pilsētas džungļiem. Ja gadījumā te ir vēl kāds tikpat vecs kā es, kas atcerās vēl RAV4 pirmo paaudzes, tad te ir viela pārdomām. Te ir ko salīdzināt.